Piektdien no rīta ceļu no mājām līdz darbam daugoplieši pārvarēja ar grūtībām. Uz ceļa braucamās daļas bija liels daudzums sniega, gājēju celiņi nebija izņēmums. Un iemesls nebija tajā, ka sētnieki nepaspēja attīrīt to. Vienkārši ceturtdien vakarā Daugavpili apciemoja stipras sniega putenis, un tas ilga gandrīz diennakti. Attīrīt sniega ceļus komunālie dienesti uzsāka uzreiz. Pēc 17:00 uz pilsētas magistrālām strādāja jau 22 spēctehnikas vienības, tā skaitā pēc ATU sniega novākšanas un mašīnas, kuras apstrādā ceļu pret aplidojuma materiālu. Šonakt vajadzēja pastiprinātā režīmā strādāt arī sētniekiem. Irīnas darba diena, kura attīra Lāčplēša ielas apgabalu un pieguļošās teritorijas, uzsāka 2 naktī. Sarunā ar mums viņa pastāstīja, ka savu darba plānu pabeigt 15 dienā. Priekš viņas kolēģiem šī nakts nebija mierīgāka. Attīrot trotuārus, daudzi uzsāka darbu 4 no rīta. Pēc sinoptiķu prognozēm sestdien un svētdien Daugavpilī atkal uzsnigs sniegs. Tāpēc pastiprināto režīmu komunālo dienestu darbiniekiem atcelt ir par agru.